Čau visiem! Otrais posms Varonas klāt. Esmu ieradies, vakardien uzkrāvos, tūlīt ležam uz pirmajiem treniņiem. Panāk nolīja lietas, trasē ir vietām slapja, ir peļķis, ir sauss, būs ļoti interesanti. Spīd saule, izskatās, ka spīdēs arī. Šoreiz nebūs tāda mērķis tā kā pirmajā posmā. Tā kā ležam uz treniņiem, pirmais treniņš, otrais treniņš, kvalifikācija. Ļoti forši īstenībā. Bišķi pie ātruma jāpiestrādā. Baigi lēni, piesardzīgi braucu. Bet tādam ir jābūt sākumā. Tā kā maucam tālāk. Pirmais treniņš noslēdzies, ir apmēram iebraucos, aizgājis brīfingu, tad izrādās aplīri iekšējā zona, kur ir jāpaņem, kurus nezināju. Tā kā tagad otrais brauciens vajadzētu būt labāk. Tā kā laižam 5 minūtes un otrais treniņš un tā jau kvals. Davai, uz priekšu!
Jānis Kravalis ir nostājies uz starta, tūlītās arī uzsildīs riepu, un viņš arī brauc ne ar ko citu kā Ford Sierra. Tiek dots starts Jānim Kravalim, viņš dodās trasē jau laicīgi ar fliku iemetās. Fliks ir tas, ka pārmeties no vienas puses uz otru, tā kā rallijā ir ierasts to redzēt. Un skatāmies, kā Jānim Kravalim veiksies pirmajā braucienā. Nu, te tāda diezgan liela korekcija bija. Izskatījās, ka pat varbūt tās mazliet taisni brauc, bet es domāju, ka noteikti tiesneši neskaitīs to kā taisni. Vienkārši kā korekcija. Tagad vēl viens pārmetiens atpakaļ ejošais. Nu, te plaši brauc Jānis Kravalis, noslaucīdams visus abus divus pilonus. Varēja redzēt to arī, ka putekli pamatīgi uzrauja gaisā. Tas nozīmē to, ka vienu riteni vismaz pāri bija šai te baltajai līnijai. Tūlītās zaļais karoks un Jānis Kravalis dodās savā kvalifikācijas braucienā. Ļoti agresīvs iemetiens Jānim Kravalim sanāk, pārmetienā arī tika galā ar mašīnas kontroli. Un trases vidusdaļa, kur tagad aplis un īstais brīdis jāatrod, kad jāspērš gāzes pedāls, lai tas ātrums nebūtu pa mazu. Ļoti labi Jānim sanāk. Nu, te ar vienu riteni knapi iebrauc šajā te touch and go zonā. Nu, un beigās arī ir saskrējies tik ļoti, kad jā, kaut kādā brīdī bija jāatlaist gāzes pedāls vaļā. Ejā! Punkti ir un rītdien braucam, tā kā gaidām slapjo laiku. Es nepaņēmu vairāk sausās ar iepslīdzi. Tā kā gaida rītdien būs lietas, būs forši mērķī. Tā kā tādā vienā skriešanā pirmais treniņš, otrais treniņš, uzreiz kvalifikācija. Palielam otrajā treniņā uzbrauc 4 čeisus un 1 līdu. Tā kā visi grib uzbraukt savu līdu braucienu un neviens negrib braukt čeisu. Nu, neko, man galvenais ir braukt. Es braucu un galvenais kvali ir punkti. Paliekam Baronos vēl vienu nakti. Tā kā tas jau ir win-win. Tā kā gatavojamies top 3-2 rītdienai un gaidam lietu. Par cik nebija baigi daudz laika runāt, tad tagad pateikšu. Fiber Fabriks. Labākais, kas var būt. Viss joprojām turās kopā. Pāris jauni savilcēji un čop, laižam tālāk. Tik daudz tādi ir pārcietusi jau sodus, bet viņa joprojām ir vienā gabalā, tā kā šķiedra tur sen būtu jau sadalījusies reizinātājos. Šis ir ļoti labs. Šis ir ļoti labs, tā kā iesaku. Čau svētdienā. Sākam sacensību dienu. Lietas ir nolīs, trasē slapja. Izskatās, ka saulīte sāk kaut kur parādīties. Tā kā trasa žūs. Domāju, ka brauksim ar sausajām riepām, lietas riepas neliksim. Kā gatavojamies treniņiem, kaut kad pēc pusstundas jau sāksies. Tā jau atklāšana un pirmais tandēms. Let's go! Sākam šodienas treniņu.
mums nākamie Mārtiņš Bērziņš, Jānis Kravalis jau ir uz starta. Mārtiņš Bērziņš brauks pa priekšu, Kravalis brauks aizmugurē. Tas arī nekadīsies atpakaļ uz boksiem. Bet tagad visu uzmanību Mārtiņš un Jānis Kravalis ļoti lielos leņķos, lielā ātrumā uzsāk šo distanci. Izskatījās, ka pārcentīsies gan viens, gan otrs, bet nē, tiek galā ar šo mašīnas vadību. Izskatās Mārtiņš Bērziņš full lokā iet. Stūri izgriezt līdz galam pamatīgi dūmi un kaut kur aizmugurē arī Jānis Kravalis ir ar savu Ford Sierra. Labi, ka viņš redz cauri dūmiem un arī veiksmīgi ir spējīgs aizbraukt līdz finišam. Par to liels prieks. Tā kā abi ir gatavi, zaļais karoks aiziet, Jānis Kravalis pa priekšu, Mārtiņš Bērziņš aizmugurē. Labi, uzsāka braucienu. Mārtiņš Bērziņš jau gana tuvu piebraucis Kravalim klāt ir. Kravalis intensīvi, izmisīgi mēģina mukt prom un mazliet pat tālu izbrauc Kravalis ārā. Līdz ar to arī Bērziņš sagriežās. Bet, jā, viss lielā vaina ir Kravalim, jo neaprēķināja šo te ātrumu pēc pārmetiena. Neizbrauc ar vienu riteni par zemi. Un izskatījās, ka sagriezīsies, tāpēc arī Mārtiņš Bērziņš sastaidīja bremzes pedāli, kā rezultātā pats arī apmetās rītī. Top 24 man noslēdzās ar zaudējumu. Pirmais brauciens man bija sekojušais brauciens. Pirmā zona, otrā zona bija ļoti tuvu, forši man patika. Pārmetiens uz trešo zonu arī tur bija kaut kur blakus, un tad aplī varētu būt, ka viņš nozaga iekšmālu, man jāpaskatās atkārtojums ir un šausmīgi aizbēga projām no manis, viņi nespēja saķert. Un savā vadošajā braucienā es pats nokļūdījos pēc otrās zonas pārmetiens uz apli. Bremzēju un bišķiņ pa maz sabremzējos, izslīdēju pa tālu ārā un varētu teikt noparkojos. Sekojošais braucējs apstājās, sagriezās, laikam, lai neieliktu manī. Bet jebkurā gadījumā es esmu super priecīgs. Pirmo uzvaru atstāsim Daugavpilī, kā viss vēl ir priekšā. Tā kā tiekamies Daugavpilī un nākamajos video. Čau!